Labrīt! Šodien pirmā diena, kad paliekam busiņā. Iznācu ārā un ārā gāž lietus. Man nav baigi piemērot apģērbu, esmu zandelēs, bet es domāju, ka būs ok. Skatīsimies, kā diena ritēs un kas būs, jo šobrīd ir 5:43 no rīta. Un mēs esam Rīgā, es esmu Rīgā, un dodos uz Rēzekni, Ozolmuižu, un tur arī šonakt paliksim kaut kur tajā rajonā. Tā kā cerams, ka Rēzekni mūs sagaidīs ar labākiem laikapstākļiem. Un, būs interesanti. Smoldered sky, we're all praying for the hills. From my top floor, all is mad and eerily still. Labrīt no pļāviņām. Ejam paņemt kafiju. Vai grūts tāds ceļš, jūtos iemigusi. Labi, ejam pēc kafijas, ko es te kaut ko mūdu, kad nav ko stāstīt. Ir 7 ar kaut ko. Vēl joprojām līst. Ir vēss, drēgns, augsts. Un es esmu paņēmusi kanēļmaizīti. Bāšu klabā. Čau. Wow. Ļoti labi. Tik laba. Wow. Dodos uz vienu pasākumu. Ozolmuižas jauniešu centrā notiek tāds kā jauniešu dienas par drošību, emocionālo, interneta drošību, un tad es braucu tur vadīt pasākumu par emocijām. Būs tādi jaunieši. Jaunākais būs 7-gadīgs, un tad vecākais būs 15-gadīgs. Un tad 2 stundas ar viņiem pastrādāšu. Un pēc tam domāju, atrast kādu foršu spotu, cerēt, ka būs labāks laiks, papētīt Rēzekni, Rēzeknes novadu, pabraukāt Pagēju, kečot. Tas, protams, viss ir labs laiks. Ja nav, tad jādomā, ko vispār darīt, vai ne? Es tikko biju viršos, bet es nopirku tikai ūdeni, kanēļmaizīti, ko es jau apēdu, un kafiju, kas gandrīz jau beigusies. Un es gribu kaut ko vēl. Tāpēc es iešu kaut kādu našķi vai kaut ko, ko pa ceļam uzēst, tāpēc, ka es jūtu, ka kaut kā tā enerģija nav gluži tik augstu, cik gribētos. Un, es it kā kāpu ārā no mašīnas un kratījos, bet cukurs... it works every time. Labi, ejam. Idjom. Čipsi. Kāda privilēģija ēst čipšus 8 no rīta. Es pat nezināju, privilēģija vai atbildība, bet
Wow, tāds rīts sen nav bijis. Šī tāds nav garšojusi. Wow. Wow. Begalīgi. Esmu pabeigusi vadīt mācības, ir 2:00. Pēc mācībām mēs pēc tam ar jaunatnes darbinieci, kas tur strādāja, papļāpājām par Latgali un kultūru un to, cik svarīgi ir, attīstīt kultūru un iesaistīties sabiedrībā. Bet, ļoti interesants sarunas, jūtos iedvesmota un tagad dodos uz Reizekni. Un tad ir jāiekārto busiņš. Ir jāsaprot, kas man te vēl ir vajadzīgs, jo es pirmo reizi šonakt palikšu pa nakti šeit. Un tad es jūtu, ka varētu kaut kā veiksmīgāk tur lietas sakārtot un saprast, kur kas stāv. Braucam Reizeknes virzienā. Cerams, ka tur kāda forša kafejnīca, kur var coworkingot. Un iziet. Braucam. Skaisti tā Ozolmuiža. Maz cilvēku šeit vienīgi ir. Bet tieši tāpēc forši, ka ir aktīvi cilvēki, kas organizē aktivitātes, nodarbojās ar kaut ko, lai cilvēkiem ir vēlme šeit palikt. Paldies, Ozolmuiža! Ārā līst, kas mazliet rada tādu sajūtu, jo it kā man ir kur dzīvot busiņā, bet ir arī tāda vēlme vienkārši paņemt kaut kādu viesnīcu vai kaut kādu istabiņu Airbnb un palikt siltumā. Un, arī ar elektrību, jo man kaut kad ir izlādēsies telefons un dators arī. Bet es gribu arī palikt busiņā, un tas bija mans sapnis dzīvot busiņā, un lietus ir daļa no realitātes, tāpēc, vienkārši laikam jāpieņem ir, ka ir lietus, ka nav ideāli, jo domāju, ka es varētu atrast kādu foršu kafejnīcu Reizeknē. Es pirmo reizi esmu Reizeknē, tāpēc es neko nezinu, paļaušos uz Google Maps, ko Maps saka. Ko te daudz? Bet, ir baigies kārdinājums vienkārši paņemt Airbnb vai kaut kādu vietiņu un, siltumā, zem sēdziņas, uzsildīt zupiņu, tēņu. Bet, labi, es visu to pašu varu darīt šeit mašīnā. Un te arī, man liekas, tas ir daudz lielāks piedzīvojums. Plus arī man jāizbauda, kā ir palikt mašīnā, lai es varu saprast, kas man vēl ir vajadzīgs, kas ir jānopērk, kā labāk iekārtoties, jo šobrīd man patiesībā, te ir diezgan tā, neorganizēti. Gribētos kaut kā, tā pienācīgāk te sakārtot visu un tā. Braucam! Būtu man kāds draugs no Reizeknes, es varētu piezvanīt, pajautāt, hei, kur aizbraukt Reizeknē, paēst garšīgu zupiņu. Atrod kafejnīcu pie Kovšu ezera Reizeknē. Ir nereāli vējains, līst lietus, drausmīgs laiks. Give us some kind of northern starlight.
Looks like the start of a dark night. Give us something to hold. Throw a rescue line. God, are you there? Send a promising sign. Jums tur gulbīts pie durvīm ir, Jums tur gulbīts pie durvīm. Viņš tā dara, ja? Viņš tā kā nāk ciemos. Viņš tā bieži dara, ja? Saule parādās un volejbolisti arī uzreiz. Un cilvēki arī. Domāju, ka jāaiziet uz mašīnu, jāsaprot, ko darīt, jo ir jau 6:00. Atbildēju uz e-pastiem, ieliku Facebookā publikāciju, kas man tur bija jāieliek. Forši cilvēki viņu šēro. Un tagad man būtu jāsaprot, kas tālāk, jo 7:00 man sākās viena tikšanās Zoomā. Un tad man jau būtu jābūt pie ezera. Tā kā nav daudz laika, jāsaprot, vai kaut ko veikalā vajag, vai tomēr varam iztikt bez veikala. Nu ko, mans rumaks ir šeit, un mēs esam gatavi braukt uz ezeru. Reku skaistais ezers, pie kura mēs ēdām. Un tiltās pie viena cita ezera paliksim pa nakti. Braucam. Oi, durvis jāatver. Aiziet, braucam. Es saprotu, ka nav laika doties uz baigo veikalu, un arī laikam man neko baigi nevajag. Vai arī, godīgi sakot, es neesmu pārliecināta, ko man vajag, lai paliktu ērti pa nakti un ko nevajag. Tāpēc es vienkārši braukšu uz ezeru, jo tas arī paņems laiku atrast vietiņu, jo es nepalikšu kempingā, bet es palikšu, pašas atrastā un izdomātā vietiņā. Es domāju, braucam uz ezeru. Cik skaisti! Wow, te arī veikparks ir. Vajag smukā vietiņa. Nu, Reizeknes esmu redzējis ļoti maz, bet tas, ko esmu redzējis, man ļoti patīk. Dodamies iekārtoties, atrast vietiņu, vai tur nav cilvēku, vai tur gan forši. Un tad braucu, un tad busiņu sakārtot. Un tad gan vajadzētu sakārtot, saprast, kur visu likt. Jāizdomā, kur visveiksmīgāk drēbes likt, kur likt kaut kādas virtuves lietas. Jo ik pa laikam es te griežos, un man kaut kas no plauktiņa krīt ārā. Kaut kā jāizdomā labākas sistēmas. Kaut ko galvā domāju, bet saprotu, ka visveiksmīgāk būtu vienkārši palikt pa nakti un paskatīties, kā te ir. Tā, ko paņemt? Kā nevar noiet pie visi ar zupiņām. Laikam man nemaz nav tā, ka man gribās ēst. Vismaz šobrīd. Varbūt pie ezera man gribēsies. Kaut kādus našķus gribās. Kaut ko tādu uzēst. Bišķiņu kaut ko pasnakoties. Pasties. Lielā paka. Haribo lācīši. Tārpiņi. Es brokastīm varētu paņemt biespienu. Ok. Tas, ko es iemācos, ir, ka, ja es nepalieku kempingā, tad ir jābrauc laicīgāk meklēt, jo man tagad 7:00 ir Zooms un man jāpieslēdzās, un es nevaru atrast vietu, kur piebraukt pie ezera. Es varu braukt taisni un cerēt, ka tur kaut kur būs vietiņa, vai arī es varu apgriezties un braukt tur atpakaļ.
Cik skaisti. Es varētu te palikt, bet tur nevar piebraukt ar mašīnu. Teorētiski es varētu palikt šeit. Bet, nu, jo man te garām mašīna pabrauc, bet stūbi ceļa malā savu pirmo nakti busiņā aizvadīt. Bet pasties, cik skaisti. Tu vienkārši nedrīkst braukt ar auto, vai ne? Re, kur šito aiziem pastīties. Te es varētu savus gumijas lācīšus un brokastis ēst. Ja nebūtu tik slapš ugunskura iekurināt. Varbūt es varu ugunskura iekurināt tāpat. Pastīsimies, ja mašīna var pabraukt garām. Jā, mašīna viegli var pabraukt garām. Adamovas ezers. Bet ir tik skaisti, pasties. Un no augšas viņš tik skaisti tā kā ārzemēs izskatās. Jā, nav laika meklēt citu vietu, tāpēc... Tāpēc laikam jāpaliek ceļa malā. Kaut kas stulbi, ne? Bet, nu, mācos no tā, ka jāmeklē labāki spoti un laicīgāk viņi jāmeklē. Es jau to zināju no pagājušā gada, kad paliku, nu, ar teltīm kempojot pie ezeriem. Bet, nu, tagad es to iemācos atkal. Tā, nu ko, 6:49 būtu jāsakārto te viss iekšā priekš gulēšanas. Šitā pagaidām izstās, jā. Labi. Kāpēc skābās želēkonšas nekad nav īsti skābas? Nu, tiešām. Jo arī šitām būtu jābūt sour, un viņas tādas nav. Viņas ir vēl saldas tikai. Kas ir svarīgākais? Ir ieliet ūdeni, vai vakarā ir ko dzert. Jā, ejam ūdeni. Paņemsim tevi līdzi. Odi sāk lidot iekšā. Es jūtos vispār negatīvi. Labi. Domāju, loģiski padzeramies ūdeni. Kas ir jādara? Mēs izpāņam šeit. Liek šis salds no mācībām. Tas bija Jānis, un tā bija Sarmīta. Par emocijām mācības bija. Izmantojuši tādus. Labi. Ierakstīsimies tur. Šito te. Tā, apģērbs. Kā vislabāk glabāt apģērbu? Labi, tā šeit izskatās. Te būs mana gulta. Sanāk, ka te ir vadītājs sēdeklis. Te ir gulta. Te apakšā ir storage place. Jā, te var kaut ko nolikt. Te esmu apakšā vēl drēbes salikusi, un te ir vēl vieta. Jā. Un tad te es guļu. Te es varēšu uzlikt aizskariņus, lai naktī neviens neskatās, kā es guļu. Un te ir skapītis. Man te jāizdomā, kā vēl te saorganizēt visu, lai būtu jēdzīgi. Jā, bet visādas lietas, gulēšanai visādas lietas, te visādas, nu nezinu, te kaut kādas, principā, ciema kukuļi, kad braukšu ciemos pie kāda. Tur ir kvantums ar pieniem, nu, ūdens un vēl kaut kas. Un vēl ūdens. Nu tā, tad šitas krēsls jālaiž nost. Šitien te es arī uzlikšu aizskariņus.
Man tagad sākās Zoom zvans uz 2 stundām līdz 9. Es skatos, ka man telefons arī ir ar mazu bateriju, tā kā diez vai es filmēšu, bet tiekamies rītā. Un vēlam veiksmi, ka man kāds naktī tur neklauvē un es saku, brauc prom, tu esi uz ceļa. Es tikko mēģināju aiziet līdz ezeram un vienkārši pastaipīties un pabudīt vakaru. Un es izēju ārā, un tur vienkārši ir odu, tu kaut kāds mīdzenis, vienkārši vaiprāts. Burtiski izēju ārā, es sāku iet, un viņi vienkārši visur kož. Tā riktīgi ātri skrēja atpakaļ uz mašīnu un aiztaisīja durvis ciet. Un paldies Dievam, ka neatstāja durvis vaļā, ka viņi nesalidoja te iekšā. Bet tas bija vienkārši kaut kāds crazy, tā kā nereāli daudz. Un man nav pretodu līdzekļa. Un viņi to jūt. Viņi to riktīgi jūt. Labrīt. Pirmā nakts aizvedīta godam. Aizgāju gulēt ap kaut kādiem 11. Ieliku ausu aizbāžņus, uzliku savu sejas masku un, neko vispār nedzirdēju. Bija viens ots mašīnā, kas bišķīt tā traucēja, bet, tiku galā. Vakar, kad biju tajā jauniešu centrā, jaunatnes darbiniece, kas tur strādāja, ļoti forša meitene, viņa ieteica man vienu grāmatu tieši par sievietēm, un tā grāmata sākās ar tekstu, cik ļoti es mīlu sievietes, un kā man gribās, lai viņas tiešām dzīvo savu garšīgāko dzīvi. Un tad forša, ka grāmata arī uzrakstīta, ka sievietes rakstīs to grāmatu. Lūk, palasīju vakar bišķi to grāmatu, bet ļoti, ļoti maz, un tad jau es aizmigu. Un tad ap 8 biju jau augšā, un, tāda izgulējos labi, bišķi mugura tāda stīva, bet citādi es jūtos ļoti labi. Es domāju, aizbraukšu uz coworking space un pāris stundas pie datora padarbošos, jo mana powerbank ir izlādējusies. Pāriem patiesībā ir diezgan augsta baterija, neskaita datoram. Pats ieslēdza mašīnu. Riktīgi stilīgi. Tā kā... Wow! Tiku galā, paskatījos lietošanas instrukciju. Visu izdarīju, viss easy peasy. Mašīna strādā. Paldies Dievam, jo ārā līst lietas ir augsti. Paldies Dievam, ka to sanāca viss tik labi un arī, ka tik labi sanāca ieslēgt. There's the gold in our California flower. Give us some kind of northern. Tā izstās Kārsavas kopstrādes telpa, bet izstās, ka es tur iekšā šodien nemaz netikšu. Būtu jau forši bijis, vai ne? Varbūt arī ir.
Kopstrādes telpa ir cieta, tur nav neviena uz vietas, bet pašvaldība piedāvā tādu kopstrādes galdu, kas ir tur pirmajā stāvā. Un es tad aiziešu uz viršiem, paņemšu kafiju un iešu pie tā galda, jo man tagad no rīta ir Zooms darbā. Esmu tikusi iekšā kopstrādes telpā. Pirmajā stāvā ir pašvaldība un otrajā stāvā viņi izīrē telpas, lai taisītu šo kopstrādi. Un vadītājs nebija uz vietas un, diemžēl, nevarēja man ielaist. Bet beigās mēs e-pastā sarakstījāmies un viņš saka, Klau, ja jau tu esi atbraukusi, nu tad ej un izbaudi. Tas man patīk mazās pilsētās, ka cilvēki ir ļoti cilvēcīgi. Rīgā, ja būtu ciet, nu tad būtu ciet, un tu tur iekšā netiksi. Šeit viņš vispār mani nepazīst, un vienkārši uzticoties, paļaujoties sajūtām, pasaka, nu labi, es te neesmu, neviena šeit nav, bet es tev uzticos. Ej, darbojies, tev vajag galdu, tev vajag pastrādāt, nu tad man tas ir, es tev iedošu. Un tas mani iedvesmo pašai arī būt cilvēcīgākai, spērt soli pretī, kad cilvēkiem vajag atbalstu, apstāties, kad redzu, ka kāds ir apmaldījies, sniegt kaut kādu palīdzīgu roku. Tas tā tiešām ļoti iedvesmo. Never thought we'd be in the line of fire. All the radio sounds run our neighbors to the wire.